arī otrajā, ne? Tur kaut kas drusku nogāja greizi, bet Žigulim kādībā Kristaps Tomčenko savā elementā. Jā, Kristaps Tomčenko ne tikai Svilenta Lieps arī brauc tādā pašā manienē, kur visi iet un gaisu. Neko nebrauc, un tādas plānis sanāk vairāk nekā taisnu māri. Un tad šodien Kristaps Tomčenko ir savā īstajā ļoti gatavs. Neatskatinās mūzis ir palīdzējis sagatavot tieši no 3. sērijas E46 pumpei. Nu, tur samontēt visu iekšā, lai būtu šī jauna. Un jā, Žigulim jau aplaus individuāli aiziet, tur būtu vaļā jau tiek līdzekās Kristaps Tomčenko, dod visu nepedodam. Kā jau teicu, šīs saprot, ko darīt ar aizgurjām riepām, ja ir labi pietiņas viņām novirzīt, un tad mēs to arī redzam. Kūp uz visām pusēm korķi jau sāk dalīties, un balta mīgot kā no lāga uzpūst mākoņi, nāk no Žiguļa aizgurst ārā. Bāzi ir iekšā dīzelīdzinējs, un nevis benzīnieks, tāda 3.0 dīzelīds, tur kā savu darbiņu dara. Un Elvis Pačika jau ir pabeidzis savu braucienu, izskatās, jā, tur riepas ir sadalījušies Žigulim, kā tur riepas neveizās. Tur jāskatās, vai tas motors izturēs šādu slodzi. Skatītāji, es domāju, ka mēs un tur aiziet radiators un riepa arī aiziet Žigulim, tur visus visām pusēm ļoti jādīgs pasākums, kas pat dueli. Tagad mēģīsim žūrijas vērtējumu, lai saprast, kurš tik tālāk. Žigulim riepa, BMW radiators. Nu, Kristaps Blučs teica, vai nu riepa, vai nu radiators. Te bija ap divi, tikai kādram savs. Fantastiski, es domāju, uzgabalēm. Apskatīsimies, kas tad notiek ārpus šī te šova. Tātad riepu policijai bija iespēja nomainīt uz ātrumu riepas, apskatīt Roberta Bannu, protams, pārējie auto eksemplāri. Šīs te man personīgi dikti patikās, diezgan laba izdoma. Tepat arī Skyline, Niknaka turbo vāģis, Bembīts un Volvo. O jā, varēja arī uz augstumu krāmēt riepas un vinnēt dāvanu kartes. Šis te pēc sacensībām nedaudz sagura, bet nu viss kārtībā. Elektro kartings no Blušo kreis, pie blāsta varēja spiest guļus un apskatīt daudz, jo daudz skaistu auto, gan pirms, gan pēc sacensībām. Ļoti forši bija arī sabraukuši skaisti eksemplāri, lai piedalītos kādā no skaistuma izlozēm, tad, protams, kur tad bez mums foršajiem mēdinātājiem, to arī Rollis novērtēja. Uzlīmējam, vai tā būtu godīga cena, kā tev? Un aiziet ziliem dūmiem kūpot, 36.2 zinējumētās cīņā. Top 8 ieskaitē. Kaspars Tombergs, jūsu uzmanībai. Un viņu pavads stāv Mīgs Dēns, studio meitenes ir skaisti dejuši, Siena Ķīmana. Ir labi, tiešām ir labs sākums, ļoti maigs pieskāriens arī lāci, no tiešām maigi noplāti lācis par pašu maities. Domāju, šajā brīdī nav vairs tāds bulgārs, piegājiens kādi iepriekš. Skaisti stum priekšējos riteņus. Panas ieradies šeit uz šo Tailona, Būrnauta, Boksu. Mums parādās arī dūmu aizkuriem riteņiem, un gan aicinās vajadzējuši daudz dūmus aizkuriem riteņiem, tādēļ, ka mašīnām faktiski visu laiku ļoti nesanāk. Arī kaut kas drusku nogura. Izskatās, ka Mārcis prom uz augšu, bet tas rokas negrib īsti griezt, jāsaka uzticās uz riteņus, pats viss saķer un iegriez, lai grātus nav, lai pakūp. Pusiņš var parādīt kaut ko tādu, ko nav parādījuši iepriekšējie dalībnieki, un vārds patīs cīnīt uzvaru. Nekur tālu, nekas nesasniedzams nav. Ir iegādināts, ka blakus sēž Andris Stradiņš, priekškalna autotraks organizators. Nu, izskatās galīgi traks, jā, tas glāzes stāv. Nu, īstenībā, ka Andris Stradiņš ir dāma. Jā, dāma ir ar līdzsvaru apveltīta un uzmanīga. Jā, to viņa apliecina to, ka tur vēl pat iekšā kaut kas nav vēl iemets klinti krūmos un ieslidz galam, tātad iedāvā apņēmīgs klīgavainis meitenes un izturīgs kā kārtīgs Latvijas strādnieks, jā, tā varētu teikt, un gan darbā, gan izlaidās savu kaujas zirgu. Šis pilots Kristaps Blučs pierāda pretējo.
gals no, protams, arī ir mazāk, tur tvaiki jau parādās no zinēja kalpas, motors ir pārkārs jēgu. Nu, neko pārkārs karstāks nekā Marsa planēta. Bet ir veiklo tikmēr skatās žūrīs. Lieliska ballīte!